Labdien, kolēģi! Prieks jūs visus šodien satikt. Šodien mums ir tā iespēja domas sēdi noturēt mūsu vienā no skaistiem pagastiem, Nīkrātas pagastā. Esam Dzeldā šodien. Liels paldies mājas par mājīgo uzņemšanu. Jā, šodien mums bija iespēja jau iepazīties ar pagastu, un šodien esam šeit, lai noturētu mūsu šī mēneša domas sēdi. Un informēja sēdes sākumā, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 27. panta 3. daļu tiek nodrošināta audiovizuāla tiešraide pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgasnovads.lv saskaņā ar likuma 38. panta 6. daļu. Domas sēdes audiovizuālais ieraksts tiks ievietots tīmekļa vietnē www.kuldīgasnovads.lv sadaļā Domas sēžu video. Un par šī mēneša aktualitātēm aicināšu mūs visus iepazīstināt pašvaldības izpildu direktoru Rimantu Safonovu, lūdzu. Labdien, deputāti, kolēģi, skatītāji, klausītāji. Tātad par paveikto pašvaldībās septembrī. Mūsu novads uzņēmis ārlietu ministrijas delegāciju un vairāk nekā 50 ārvalstu vēstniekus. Reģionālajā vizītē Kuldīgas novadā viesojusies vairāk ministra Inga Bērziņa. Izsludināta pieteikšanās Kuldīgas novada goda balvai, aicinām līdz 30. septembrim pateikt paldies novadniekiem un izvirzīt pretendentus mūsu novada augstākajām apbalvojumam. Darbu sākuši iedzīvotāji padomas Īvandē, Ēdolē un Vārmē. Nepieciešamais kandidātu skaits ir noformējis arī Kuldīgas un Pelču pagastu padomēs. Drīzumā tiks izsludinātas vēlēšanas, un tikmēr pieteikšanās atvērta arī pārējos pagastos un Skrundas pilsētā. Pašvaldības policijas īpaši akcijā pievērs uzmanību stāvvietu regulējumam Kuldīgā, kā arī sadarbībā ar valstu policiju jaunajiem motorolleru vadītājiem atgādinājusi par drošību uz ceļa. Atzīmējot gadu kopš Kuldīgas vecpilsēta iekļaut UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, septembris pasludināts par vēsturiskā mantojuma mēnesi. Tā ietvaros notikušas dažādas izstādes, restorācijas meistarklases, semināri, radošas nodarbes bērniem un citi pasākumi. 17. septembrī Kuldīgas novada muzejam nodots oficiālais apliecinājums par Kuldīgas uzņemšanu UNESCO. Savukārt rīt, tas ir piekdien, Kuldīgā notiks startautiskas zinātniska konference. Kuldīgas vecpilsētas dārzs, kas izveidots restorācijas centra pagalmā, ieguvis 2. vietu konkursa Baltijas ilgtspējas balva arhitektūrā, būvniecībā un dizainā, kategorijā ilgspējīgākais labiekārtojums. Kuldīgas invalīdu biedrība nosvinējusi 35 gadu jubileju un atklāta seniora skolas sezona. Pabeigt dubultās virsmas seguma iestrādes darbu Kuldīgā, Rožu ielas posmā un Ošu ielā, Skrundā, Zvaigžņu, Purva un Mazā ielā, kā arī Dzeldā, Dīķu un Dārza ielā. Noslēgusies projektu iesniegšana pašvaldības konkursā atbalstu uzņēmēju radīšanai un attīstībai Kuldīgas novadā. Saņemti 9 pieteikumi. 3. oktobrī sākas uzņēmēju gada balvas apbalvojamo apciemošana klātienē. Apstiprināts ERF projekts dabas aizsardzības plānu izstrādē īpaši aizsargājamā dabas teritorijām. Bērns ielai un Užavas augštece, kā arī infrastruktūras attīstību uzņēmējdarbības atbalstām Skrundas pilsētā, kur ietvaros tiks pārbūvēta Kuldīgas iela Skrundā. Noslēgt vienošanās ar CFLA par projektu publiskās ārtelpas attīstību Kuldīgas pilsētā īstenošana, kuras ietvaros tiks izbūvēta pastaigu taka no Mākslas dienas parka līdz Melnajai kolkai Kuldīgā. Izglītībā un darbs ar jaunatni 24. un 25. mācību gadu Kuldīgas novadā uzsākuši 2910 skolēnu no 1. līdz 12. klasē, kas ir par 48 skolēniem mazāk nekā gadu iepriekš. Pirmskolas vecuma bērnu skaits novadā samazinājās par 76 bērniem, kas šogad kopā ir 1251. Par 32 skolēniem ir samazinājies arī vidusskolēnu skaits no 10. līdz 12. klasē. Savukārt, pirmsklasnieku skaits šogad palielinājies par 36 skolēniem. Kopā šogad ir 326. Lai paustu dziļu cieņu pret pedagogu darbu, 11. septembrī notika ilgadējais svinīgais pasākums novada pensionētajiem pedagogiem. Tajā piedalījās 118 personas.
Uzsākts darbs jaunu plānošanas dokumentu Kuldīgas novada pieaugušo izglītības rīcības plāns 24-28 gadam izstrādes. Jauno mācību gadu Kuldīgā ar 31 studentu no visas pasaules uzsākusi Latvijas Mākslas akadēmijas kopīgā Erasmus Mundi maģistra līmeņa studiju programma pakalpojumu dizaina, stratēģijas un inovācijas. Un konkursu komisija pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš vadītājas amatā izvirzījusi apstiprināšanai Gunitu Zembergu. Kultūra un sports. Atzīmējot Kuldīgas senā ķieģeļa tilta 150 gadu jubileju, Gardēžu tilta teritorijā priecēja garš festivāls Audzes Kurzemē. Kuldīgas novadā aizvadīts dzejsdienas, bet Padurē noticis ikgadējais pasākums Jautrā mašīna talka. Septembra sākumā noticis 3. klavieru mūzikas festivāls Kuldīga piano. Savukārt Skrundā noticis pasākums Aktīvā brīvdienas Skrundā, bet šajā nedēļas nogalē, kas ir 28. septembrī, Kuldīgā notiks Be Active pārgājiens. Ik viens laipni aicināts. Un aizvadīts 14. Skrundas atklātās vasaras sporta spēles. Sociālajā dienestā, turpinot darba dažādām mērķu grupām un iedzīvotāju vajadzībām, 204 cilvēki saņēmuši asistentu pakalpojumus, tā apmaksā izlietots 65 000 eiro. 54 cilvēkiem nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums, 45 cilvēkiem higienas pakalpojums, savukārt 19 cilvēki saņēmuši zupas virtuves pakalpojums. Šo un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai kopumā izlietotas 139 000 eiro. Savukārt, lai nodrošinātu materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, pabalstos izmaksāts 79 000 eiro. Kapitāla sabiedrībās Kuldīgas slimnīca. Dzemdību nodaļā sagaidīts šī gada 300. jaundzimušais. Risinot medicīnas personāla trūkumu, 4 darbinieki Eiropas Savienības projekta ietveros iesaistījušies māsas palīga izglītības programmā. Piesaistīti 3 jauni rezidenti, terapeits, pediatrs, traumatologs, kuri oktobrī uzsāks rezidentūras studijas. Kuldīgas komunālie pakalpojumi. Sākusies ikgadējā elektropreču savākšanas akcija, kuras ietvaros iedzīvotāji aicinātu nodot nevajadzīgas un savu laiku nokalpojušas elektropreces. Tiek organizēts Hercoga Jēkaba gada tirgus, kas šogad norisināsies 5. oktobrī. Un noslēdzies konkurss par būvgrūžu atkritumu izvešanas automašīnas iegādi. Kuldīgas siltumtīkli. Pelču katlu mājā uzsākta apkurses sezona, nodrošināts siltais ūdens 2 viduskurzemes pamatskolas ēkām. Turpinās siltumtrasa izbūve Pelču pagastā, darbus plānots pabeigt līdz apkurses sezonas sākumam. Noslēdzies granulu iepirkums 24. 5. gada sezonai. Kuldīgas ūdens. Celtniecības ielā Kuldīgā ievilkts ūdensvads, nodrošināts pieslēgums 11 mājsaimniecībām. Uzstādīta jauna atzelžošanas ēka Īvāns pagastā, izbūvēts pievedceļš un Kuldīgas notekūdeņa attīrīšanas iekārtās atjaunot dūņu uzglabāšanas baseini. Un noslēgumā Skrundas komunāla saimniecība turpinās Rudbāšu ciemata katlu mājas pārbūves darbi. Būvdarba apjoms paveikts teju 80% apmērā un darbus plānots pabeigt novembrī. Un izbūvēts jauns ūdensvads Skrundā Lielā ielā 1. Paldies, kolēģi, par darbu septembrī. Paldies. Jā. Jaunieši mums šodien nav no jauniešu domas, vai ne? Labi. Skolā. Jā. Un deputātiem lūgums iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumus, kur iepriekš nav skatīti komitejas sēdēs, un tie ir no 75. līdz 94. Vai akceptējat? Jā. Un tad man ir lūgums, vai mēs kā pirmo varam skatīt jautājumu numuru 91 par Gunitas Zembergas iecelšanu Skrundas pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš vadītājas amatā. Jā. Vai piekrītat, ja? Paldies. Tad es lūkšu mums kādu ziņot par šo jautājumu, kas mums no izglītības pārvaldes vai nē. Rimants ziņos, izpildirektors, lūdzu. Jā. Bija konkurss, izsludināts konkurss uz Liepziediņa bērndāras Skrundā vadītājas amatu. Šis mums bija 2. piegājiens, jo 1. diemžēl neizvēlējāmies vadītāju, un 2. piegājienā mums paveicās, tā varētu teikt, un bija pieteikušies, atgādiniet, 3 kandidāti, jā.
3 kandidāti, no kuriem izvēlējāmies kolēģi, nākamo kolēģi, kur arī ir vēsturiski arī nāk no bērndārs komandas, un komisija lēma par labu viņai, jo visas tās lietas, kuras mums likās būt nepieciešamas, un bērndārzam varētu iedot tādu labu startu, atbilde. Mēs varbūt tās dosim vārdu Gunitai. Gunita, jums ir šobrīd, mēs aicināsim iepazīstināt ar sevi, un pastāstīt šo galveno iemeslu, kādēļ esat izlēmusi startēt uz šo amatu, lai ieņemtu šo amatu. Es esmu Gunita Zemberga, strādāju Liepziediņā par skolotāju, un arī kādu laiciņu esmu veikusi vadītājas pienākumus. Pēc tāda ilgāka pārdomu brīža, tomēr arī es nolēmu piekrist šim te amatam un iesniedzu dokumentus uz šo te vadītājas amatu, kur jāsaka paldies komisijai, kur man uzklausīja un izvirzīja tālāk, un teikt, es esmu. Un tos savus darbības virzienus es gribētu tā ātri izstāstīt, tie man būtu tagad 3. Viens virziens, tas ir mans kolektīvam, kuram es gribētu dot iespēju daudz mācīties, attīstīties, pilnveidoties un gūt pieredzi pašiem savā starpā, gūt pieredzi arī no mums apkārtējiem bērnu dārziem, jo ir ļoti daudz ko mācīties, jo tā tikai es domāju, ka šis kolektīvs var dot atkal savukārt bērniem interesantu un radošu šo mācību procesu. Nākošā lieta, kas man ir šo sadarbību, bet šeit es gribētu, protams, ka sadarbība dažādos līmeņos, bet šeit es vairāk gribētu uzsvērt sadarbību ar vecākiem, jo vecāki mums ir ļoti liels resurss, ar kuriem kopā mēs varam panākt tādas lielas lietas, un tā savukārt atkal tiem vecākiem radīt to iespēju, kad ir kopā būšana ar mums, līdzdarboties un arī būt piederīgiem ar visu, kas ar mums notiek šajā te mūsu iestādē. Un trešais ir šī te vide. Mēs neesam jauns bērndārs, bet mēs esam jauni renovēts bērndārs, un mums ir ļoti daudz, kur izpausties. Un kā jau jūs visi zinat, ka mazie bērni ir tādi pētnieki un jaunatklājēji, un tādēļ arī to vidi es gribētu ar savu komandu veidot tādu, lai pēc nodarbībām, kad viņi ir beiguši šo te intensīvo darbu, viņiem būtu, kur arī radoši, interesanti, kur varētu izpētīt un attīstīt šo te viņiem pētīšanas prieku, un tādēļ arī iekārtot šo te vidi atbilstoši viņiem. Tāds ir tas mans skatījums, kā varētu mūsu Liepziediņš augt, attīstīties, un arī uzplaukt. Deputāti, lūdzu, jautājumi jums noteikti ir kādi? Lai tiešām, Gunita, paldies. Lai tev izdodās, jo tik pārliecinoši, kā tu varbūt parādīji arī šajās sarunās, ka tu spēji, un varbūt tajā laiciņā, kas tev bija dots, jau tu spēji radīt pārliecinoši iespēju par topošās un iestādes tādu stabilu vadītāju tev veiksmi, un tieši šis galvenais akcents vecāki, lai paliek arī tas tev acu priekšā, tas ir ļoti būtiski. Es domāju, ka tas ir ļoti daudz. Un šobrīd mums tad jāizdara tas oficiālais, mums ir jābalso, tad, lai šis lēmums tiks pieņemts, tad es aicinu deputātus, kuri atbalsta Gunitas Zembergas iecelšanu par pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš vadītājs, kur balso par. Paldies, vienbalsīgi. Apsveicam! Paldies, kolēģi. Un tad jautājums numur 1. Ja? Pāršķirsim savus planšetēs.
Tātad pirmais jautājums par dzīvojamās mājas skolas ielā 3 Kuldīgas novadā izslēgšanu no 1. februāra 2024. gada pilnvarojuma līguma. Pēc projekta. Paldies. Otrais par dzīvojamās mājas Dārzniecības ielā 13 Kuldīgas novadā izslēgšanu no 1. februāra 2024. gada pilnvarojuma līguma. Izslēdzam. Trešais par ielas nosaukumu piešķiršanu Kuldīgas pilsētā. Šeit es gribētu, lai noziņo, ja? Lai esam informēti, lūdzu. Es vienkārši piebildīšu, ka šie visi arī ir apstiprināti un skatīti komitejās, bet informācijā, lai visi mēs... Tātad šī ir veidojās jauna iekškvartāla iela. Mēs pēc teritorijas plānojuma viņai ir noteikti arī transporta un infrastruktūras teritorija. Un šādā veidā mēs arī sadalām šo zemes gabalu un esam saņēmuši no Valsts valodas centrā atzinumu, ka šai ielai viņi piekrīt, ka būs nosaukums Bērzu iela. Iela atrodas Putnu dārzā un tur blakus veidosies jauni abūves gabali. Un viņa varbūt, lai tā kā precīzāk ir blakus vienības ielai, tas iekškvartāls veidojās. Ja tās zemes gabals 4 vienībās tiek sadalīts, un tad tur būs pa vidu Bērzu iela. Un iekškvartāla iela jau veidojās, jā. Ja, ir akceptējami, ja? Nav jautājumus. Paldies. Tālāk, 4. par pašvaldības nekustamā īpašuma tehnikas ielā 10A Kuldīgas novadā turpmāko rīcību. Šo arī lūdzu noziņot. Esam saņēmuši iesniegumu no SIA, kas vēlētos šajā teritorijā iznomāt zemes gabalu. Un, tā kā nevis iznomāt, bet iegādāties īpašumā zemes gabalu. Un mēs esam pieņēmuši, izskatījuši arī mūsu nekustamo īpašumu nodaļā, ka šis gabals ir atbilst viņu iecerē, jo viņi vēlētos šajā teritorijā izvietot kemperus, jā. Un, lai arī viņiem nodot šo zemes gabalu, mums ir vēl pirms tam jāveic zemes ierīcības projekts, ko mēs uzdotu nākamajam īpašniekam, kas piedalīsies izsolē. Tālāk tiks gatavot dokumenti, lai šo gabalu piedāvātu publiskā izsolē. Vai atbalstam? Tas ir, jā, lūdzu, Daiga. Man priekšlikums nomainīt virsrakstu, jo zemes gabals neko turpmāk pats nedarīs. Varbūt par turpmāko rīcību ar zemes gabalu, nevis zemes gabalu turpmākā rīcība. Izdarīsim to, vai ne? Redakcionāli, jā. Nestāv vēsturē. Un tad pēc būtības es domāju, ka mums nevienam nav iebildumu, ka mēs priecājamies, un tas ir kā reiz tur, kur mums jau šobrīd arī ir šis objekts, kur ielas būvējam, kur tūdaļ darbi veiksies, līdz to tajā kvartālā, kur uzņēmums jau netālu darbojas, bet kā jau kolēģi minēja, tā ir publiskā izsola, kur tad redzēsim, protams, kāds būs rezultāts, bet ierosinātājs mums ir, kas vēlas attīstīt kemperu parku, tikpat labi varbūt arī var savādāk būt, bet šobrīd aicinam atbalstīt. Ja? Paldies! Tālāk 5. par pašvaldības nekustamo īpašumu, 2 zemes gabalu gatavošanu atsevināšanai. Un šeit arī ir varbūt arī var noziņot, lūdzu. Īpašnieks ir bijušais nomnieks ir miris. Tā ir mazdārziņa, bet dārzkopības biedrība teritorija. Un mēs viņu tagad gatavojam, ierakstam zemes grāmatā un pēc tam gatavojam publiskā izsolē. Nav jautājumu, vai ne? Paldies! 6. par nosaukumu maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 620 1024 0139. Un šeit arī ir skatīts un apstiprināts, ja? Tā kā atbalstam. Paldies. 7. par nekustamā īpašuma putniņi Skrundā Kuldīgas novadā 0,7209 hektāru platībā zemes nomas līguma izbeigšana. Kas var tik sīki izmērīt? Es domāju, 0,7209 akceptējam, ja? Jā, paldies. 8. par nekustamā īpašuma olu bāze Skrundā Kuldīgas novadā 6 hektāru platībā zemes nomas līguma izbeigšana. Pēc projekta. Paldies. 9. par nekustamā īpašuma mazie dārznieki Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā iznomāšana. Pēc projekta.
10. par dzīvokļa īpašumu jubilejas ielā 36 Rudbāžos, Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Pēc projekta lūdzu. 11. par nekustamā īpašuma Kūdras purvs, Turlavas pagastā Kuldīgas novadā, gatavošanu atsavināšanai. Pēc projekta. Jā, atgādinu, ka šie ir skatīti visi. Šis ir attīstības komitejā. 12. par nekustamā īpašuma Laipiņas, Skrundā, Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu mutiskā izsolē. Pēc projekta. 13. par nekustamā īpašuma Olu bāzes, Skrundā, Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu mutiskā izsolē. Pēc projekta. 14. par nekustamā īpašuma Putniņi, Skrundā, Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu mutiskā izsolē. Pēc projekta lūdzu. 15. par daļas no nekustamā īpašuma Pils ielā 4A, Skrundā, Kuldīgas novadā iznomāšanu. Pēc projekta lūdzu. 16. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Kabilas pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas nomas izbeigšanu. 17. par nekustamā īpašuma Lāčplēši, Gudanieku pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu mutiskā izsolē. 18. par dzīvojamās mājas Planītas ielā 54 Kuldīgā Kuldīgas novadā izslēgšanu no 1. februāra 2024. gada pilnvarojuma līguma. Pēc projekta. 19. par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības Krasta ielā 18 Kuldīgā Kuldīgas novadā iznomāšanu. Pēc projekta. 20. par nekustamā īpašuma no Ozoliem, Gudanieku pagastā Kuldīgas novadā, zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Pēc projekta. 21. par nekustamā īpašuma Lagzdiņas, Turlavas pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu. Pēc projekta. 22. par līdzfinansējumu apmēru Kuldīgas novada sporta skolā. Šeit es gribētu, lai noziņo. Agris? Agris ziņos. Sporta skolā paredzēts tāds pats līdzfinansējuma apmērs kā iepriekšējā mācību gadā. Tā kā viņš tika domas lēmumu noteikts uz konkrētu mācību gadu, tad šogad lūgums šim mācību gadam noteikti līdzinējā apmērā kā pagājušajā gadā. Principā nemainās, mums vienkārši ir uz mācību gadu jāapstiprina. Jā, jāapstiprina. Akceptējam? Jā, visiem. Un arī ir skatīts arī komitejās. Paldies! 23. par Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestāžu nokomplektēto grupu saraksta apstiprināšanu. Pēc projekta. Paldies! 24. par izmaiņām Kuldīgas novada domas pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Pēc projekta arī var. Jā, nu šeit ir arī izmaiņas. Paldies! 25. par dzīvokļa īpašumu 1905. gada ielā 14.4 Kuldīgā Kuldīgas novadā nodošanu atsavināšanai. 26. par dzīvokļa īpašumu Dārzniecības ielā 13.8 Kuldīgā Kuldīgas novadā nodošanu atsavināšanai. 27. par dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 27.2 Kuldīgā Kuldīgas novadā nodošanu atsavināšanai. 28. par dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 54.2 Kuldīgā Kuldīgas novadā nodošanu atsavināšanai. 29. par dzīvokļa īpašumu Kalna ielā 2.9 Kuldīgā Kuldīgas novadā nodošanu atsavināšanai. 30. par dzīvokļa īpašumu Raiņa ielā 3.1 Alsungā, Alsungas pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsavināšanai. 31. par nekustamā īpašuma Dienvidstacija 1 Alsungas pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsavināšanai. 32. par nekustamo īpašumu Kurmālas un Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā atsavināšanu publiskā izsolē. 33. par dzīvokļa īpašuma Pelči 4.5 Pelčos Pelču pagastā Kuldīgas novadā atsavināšanas turpināšanu. 34. par dzīvokļa īpašuma Pureņu ielā 4A1 Kuldīgā Kuldīgas novadā gatavošanu atsavināšanai. 35. par nekustamā īpašuma Vidiņi Īvēnas pagastā Kuldīgas novadā daļas gatavošanu atsavināšanai. 36. par neapdzīvojamās telpas 001 atkārtotu nomas tiesību izsoles rīkošanu
nekustamajā īpašumā sakari Kabilē Kabilas pagastā Kuldīgas novadā. Projekta. 37. par nekustamā īpašuma noliktava Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu. Pēc projektu lūdzu. 38. par nekustamā īpašuma pie Madarām Skrundas pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma slēgšanu. Pēc projektu lūdzu. 39. par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības daļas Mālu ielā 15A Kuldīgā Kuldīgas novadā iznomāšanu. Pēc projekta. 40. par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības daļas Skrundas ielā 45 Kuldīgā Kuldīgas novadā iznomāšanu. Pēc projekta. 41. par dzīvokļu īpašumu Policijas ielā 12.6 Kuldīgā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Pēc projekta. 42. par dzīvokļu īpašumu Skrundas ielā 19A6 Kuldīgā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Pēc projekta. 43. par apbūves tiesību piešķiršanu publiskā izsolē zemes vienības daļai Zirņu ielā 9 Kuldīgā Kuldīgas novadā. Pēc projekta. 44. par nekustamā īpašuma Pļavu ielā 3B Skrundā Kuldīgas novadā piekritību Kuldīgas novada pašvaldībai. Pēc projektu lūdzu. 45. par dzīvokļu īpašuma Virši 10 Laidos Laidu pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Pēc projekta. 46. par nekustamā īpašuma Siljāņa Turlaus pagastā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Pēc projekta. 47. par dzīvokļu īpašumu Jubilejas ielā 4.8 Rudbāžos Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Pēc projekta lūdzu. 48. par pašvaldības īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatām. Pēc projekta. 49. par Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu. Šeit gan es lūgtu nokomentēt, lai saprotam, ka tas ir visi. Artis izstāstīs, jeb kāds cits. Es varu mēģināt un te juristi papildināt. Tad iepriekš esam lēmuši, ka mūsu novads sadalās divos atkrituma apsaimniekošanas reģionos. Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes, un šis konkrētais lēmums ir par Dienvidkurzemes, un tātad likumdošana paredz, ka tagad ir izveidoti šie reģioni, un katram reģionam jānosaka centrs, un tad kopēja darba grupa ir vienojusies, ka šis centrs tiek noteikts Liepājas Rases uzņēmumā, un tas attieksies uz visu šo te reģionu. Attiecīgi tas ir domas kompetencē šādu lēmumu pieņemt, un tāpēc arī viņš ir virzīts, lai noteiktu šo te centru. Vai ir kādi jautājumi? Ja? Komiteja arī ir apstiprināts, tad akceptējam. Ja? Paldies. Tā. 50. par piedalīšanos projektu konkursā par valsts atbalsta saņemšanu no valsts zivju fonda resursu aizsardzības pasākumiem. Es lūgtu iezīmēt to būtiskāko. Kaspars, ja? Lūdzu. Tu tiešām to pašu būtiskāko. Jā, es dzirdēju, ka deputātiem bija jautājumi arī par iepriekšējiem tehniskiem līdzekļiem, ko tad pašvaldības policija, kā viņas izmanto. Es varbūt tā īsumā ātri pastāstītu jums, ka tātad šie tehniskie līdzekļi, es viņus varētu sadalīt 3 grupās. Viena tātad ir, ko mēs izmantojam retāk, un tas ir tikai reida laikos, tas ir kvadrocikls un laivas, kā arī glābēji uz ūdens, tātad izmanto gan Skrundas pilsētas svētkos, gan arī ir bijuši tātad Vilgāles ezerā, kur glābēji tātad nodrošina drošību uz ūdens, tur tiek izmantotas arī šīs laivas. Otrā grupa, kas ir, ko mēs izmantojam jau biežāk, tās ir tehniskās lietas, kas ir termokameras, kas ir binokļi, kā arī ir meža kameras, tāpat tās ir maziņas video novērošanas kameras, ko mēs esam uzstādījuši gan malas zvejniecību, lai fiksētu attiecīgas vietas,
gan arī esam novietojuši pie skolām, tātad dažādi smēķētājs, nepilngadīgos. Mēs izmantojam dažādi arī šādi kameras. Gan no mums ņem valsts policija diezgan bieži, tieši krimināla policija, jo valsts policijā šādi tehniskie līdzekļi nav, viņiem ir viņi ierobežotā pieejamībā, un no mums viņi diezgan bieži ņem. Tāpat tās trešā grupa, ko es gribēju pateikt, ko mēs esam pēdējās gadu laikā iegādājušies, tās ir stacionārās termokameras, kas ir uzstādīts pie Rumbas, tātad Mārtiņa salā, kas 24/7, tātad veids video novērošana ierakstu funkcijām, tās mums ir 4. 2 ir uzstādīts glābšanas stacijā, 1 ir zem tilta, kur ir pie Alekša upītes, kur ir tātad lašveidīgo zivu nārstu vietas. Un 4. tiks uzstādīta pie Jaunaskatu torņa, tātad ar skatu uz leju, kur notiek arī vairākas vietas, kur tiek aizsargāta zivu uzraudzība tieši no 15. oktobra līdz 15. novembrim. Nu, lūk, un tad šis pēdējais, kur tagad es gribētu, ja ar jūsu atbalstu iegādāties pašvaldības policijai, tad šis termodrons, tas ir naktsredzamības drons, tātad šis drons ir paredzēts lašveidīgo zivu sargāšanai, vai jūs ziniet vai ne, bet pēdējos vismaz 2 gadus aktīvi ventā notiek pa nakti zemūdens medības ar akulangiem, ar dažādiem hidrotērpiem un braukšanas, un ar to pierādīšanu ir diezgan grūti. Tad izmantojot šādu video novērošanu, ko nakts redzamībā redz, un drīkst arī tātad izmantot šādam nolūkam, tātad saskaņot ar cilvēku aizsardzību, nav problēmas, noliekot attiecīgi kategoriju vadīšanu, tātad dronu bezpilota vadītāju, tad drīkst izmantot. Šis būtu tas pēdējais posmiņš līdz pierādīšanai, kad var visu salikt kopā. Tā kā es lūgtu jūsu atbalstu. Un tas ir principā projekts, un mūsu daļa ir šis līdzfinansējuma daļa. Tā kā es aicinu atbalstīt. Es arī atbalstu. Paldies, Kaspar. Paldies arī deputātiem. 51. par pašvaldības transporta līdzekļu Volkswagen transportera atsevināšanu. Projekta. Paldies. 52. par finansiālu atbalstu Latvijas airēšanas federācijas airētājam Madaram Blumbergam. Un šeit varbūt arī mums var noziņot, varbūt Agris nedaudz iezīmēt. Jā, pašvaldībā vērsties Latvijas airēšanas federācija par mūsu novadā deklarēto vārmenīku, Vārnes pagasta iedzīvotāju ar lūgumu atbalstīt. Un mēs skatījāmies, ka mums sporta tāmē ir vēl finansējums, kurš nav izlietots, nav notikuši pasākumi, viens pasākums par 200 eiro apmērā, un līdz ar to mēs sporta komisijā lēmām un finanšu komitejā akceptēja, ka mēs varētu šo 200 eiro novirzīt. Jo arī bija jau prasīts par līdzfinansējumu 200 līdz 250 eiro apmērā, un es sazinājos jau ar federāciju, tā kā viņi bija priecīgi arī par šādu atbalstu. Un es arī vienkārši gribu akcentēt, ka tas ir jaunietis, un tas mums arī ir vienmēr tas uzskats ir bijis, ka mēs ārkārtīgi priecājamies par ikvienu, kurš sporto un nes mūsu vārdu, Kurzemes, Latvijas vārdu tālāk pasaulē, bet tās mūsu iespējas ir ierobežotas, bet jaunieši ir tie, kur mums ir jācenšās iespēja robežās, jo tie tomēr ir, vēl viņi nav strādājoši tomēr, un tad pat laikā mācās un ir jāsporto un paši nepelna, tad vienkārši iespēja robežās, cik ir, un ja šī mirkli ir rast, tad jā, man liekas, tas arī ļoti būtiski. Šis ir jaunietis, šis ir 7. gadā dzimis puisis. Ja? Paldies. 53. par līdzfinansējumu apmēru Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā. Un es domāju, šeit mainās finansējums, līdzfinansējums mainās kaut kas, ja tas ir arī... Skrundai mainās. Jā, varbūt šo jautājumu nokoment, un pēc tam mēs pie skrundas arī tad... Kas mainās, Vīgner? Nedaudz nopaļojas? Nedaudz tikai, jā, tātad pakalpojumu veids nemainās, mainās tikai nedaudz tātad nopaļojot uz augšu šie un cik tas ir uz augšu? Kā tas ir? Visi. Visiem. Bija kaut kādi, es nepacēju, pēc jāskatās, tie saprieķinos, bija kaut kādi 2 eiro plus mīnus uz augšu. Jā. Jo nebija viņi pārskatīti tātad Kuldīgas Vīgnera mūzikas skolē no 19. gada, līdz ar to tas būtu tikai tāds skaidrs. Tad nav liels tas pieaugums, jā? Ir 2 eiro, 3. Skatos, man vienkārši nav salīdzinošais, te ir tik, cik šobrīd mācības tā. Jā, jo viņi arī ir katrai nodaļai, ja viss ir vienāds. Viņi tur atsevišķi sagatavošana. Jā, par programmām, izejot no tām programmām, jā. Bet finanšu komiteja arī ir skatīts, ir stiprināts, izdiskutēts un tad akceptējam, jā? Paldies. 54. Jā, lūdzu.
veselu mēnesi, ja viņi ir mācījušies, nu, tā kā no kura mirkļa viņš stājas spēkā? Es pieļauju domu, ka no 1. septembra, bet Maks, varbūt var nokomentēt, bet lūdzu. Jā, tad no 1. Tur jāapstāsta lēmumu projektā, jābūt riekti. Ja nav, tad to lūdzam precizēt. Jo mūzikas skolā katru mēnesi rēķinus izrakst, jā. Sporta skolā reiz pusgadā, vai ne? Jā, pusgadā reiz. Jā, nu tad, protams, ka tas var tikai uz priekšu būt. Tad no 1. oktobra, jā? Labi, akceptējam. Jā. Paldies. 54. par līdzfinansējumu apmēru Skrundas mūzikas skolā. Un kā šeit mainās? Arī par 3-4 eiro mainās. Arī ne vairāk, jā? Un arī tā kārtība līdzīga no 1. oktobra. Jā. Ja? Ne, bet tad jālabo, tāpēc, ka tajās paskaidrojušās daļās ir no 1. septembra lēmumā datuma. Jā, jo tas ir tad lai ir precīzi, lūdzu, lēmumu projekts. Ka vecāki bija informēti, Skrundā bija sanāksme, mums, ka vecāki ir informēti jau par septembri, pareizi, Gite? Ne? Par oktobri, jā? Oktobrs, jā. Es pieļauju domu, ka tā summa tiek rēķināta vadoties no tā, kāda tā mērķdotācija ir paredzēta. Nu, izejot no pedagoga atalgojuma, kas ir no 1. septembra, paredzot, un tādēļ vienkārši viņš ņemt, ka mainās tās likmes, un tādēļ tas aprēķins ir veikts pamatojoties to, bet principā, ka tad maksājums mainās ar 1. oktobri. Jā, bet tad iestrādāt to lēmumu projektā precizēt, lai tas ir skaidrs, lai nav... Vai tad varbūt kāds nemaz nebūtu stājies, tad viņš jau mēnesi mācījies 1. klasē. Nu, gan jau dēļ. Un tas jau ir no 2009. gada, ja nav pārskatīt, tad ir... Pēc projekta, jā. Paldies. 55. par Kuldīgas novada pašvaldības dalību pieejamu cenu īres dzīvokļu privātās un publiskās partnerības attīstības programmā. Un šeit noteikti ir jāiezīmē. Šeit es aicināšu gan, lai izstāst, bet man liekas, ka mēs vēl nerunājam kaut kad. Jā, komitejā, bet es gribētu, lai domas sēde arī stāsta, jo šis ir konceptuālais lēmums par dalību projektā. Šis nav vēl oficiāli, ka mēs tagad startējam ar virkni neskaidriem noteikumiem. Šis ir konceptuāli. Lūdzu. Jā, tiem, kas bija finanšu komitejā, tad jau Artis iezīmē, bet šobrīd tātad domas sēdēs var iezīmēt, ka, kā zināms, Latvijā kopumā ir salīdzinoši slikta situācija ar zem, pieejami īres dzīvokļu. Šo te pieejamību lielākoties tas ir Rīgā un Pierīgā, bet vienlaiks ir problēma iezīmējusies arī citviet Latvijā. Un atbilstoši Finanšu ministrijas informatīvajam ziņojumam, tātad valsts nekustamiem īpašumiem ir šobrīd uzdots izstrādāt šo te pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmu. Un tās ietvaros tātad ir apzināts tās pašvaldības, kurās ir šīs problēmas. Arī mēs šobrīd esam tā kā iezīmējuši, ka mums būtu interese šajā programmā startēt. VNI sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku veiks aprēķinus, un pēc šo aprēķinu veikšanas mēs varēsim pieņemt gala lēmumu. Tātad, vai mēs piedalāmies šajā programmā, no mums kā no partneriem šajā mirklī tiek sagaidīts, ka mēs sagatavojam šos te augstas gatavības zemes gabalus, un tiem ir minēts 2 adreses. Jā, un tāds gala lēmums būs jāpieņem 25. gadā. Šobrīd, tā kā konceptuāli, jā. Jā, un mēs arī esam veikuši to pētniecisko darbu, un ir arī konstatēts, ka mums arī uz priekšu vēl, ka ir tie dzīvokļi trūktu, un ka būtu, man liekas, ja negāja runa par 90 dzīvokļiem, ka principā, tieši varētu būt nepieciešama 90 mājasaimniecībām. Līdz ar to tā atbilstība ir, kad mums būtu jāstartē. Bet, kā jau Gita teica, šobrīd tas ir konceptuāli ar aicinājumu, ka mēs pilnvarojam slēgt nodomu protokolu. Bet tad man ir vienlaicīgi uzreiz ir lūgums, vai mēs varam precizēt, jo mums ir 2. punktā, ka pilnvaro domas priekšsēdētājs slēgt, bet es zinu, ka tā protokola parakstīšana būs nākamā nedēļa un Arts tajā dienā piedalītos. Tad vienkārši vai mēs uzreiz varam ielabot karti, mēs pilnvarojam slēgt.
Drīkstam. Tad akceptējam, ja? Startējam. Nu, ejam uz priekšu, kad dodamies uz priekšu ar šo ieceru. Tā doma ir tāda, ka, ja viss izdosies, tad uz 30. gadu, ka tad būtu tā dzīvokļi gatavi. Tā, ka tas vēl pietiekami ilgs. Kur viss kaut kas var mainīties un realitāti mēs jutīsim. Bet tā kā teicu, šobrīd konceptuāli, ka mēs ejam uz priekšu un visu laiku analizējam. Ja? Vēl es varu papildināt, vienkārši tie, kas nebija komitejā, tā ideja ir tāda, ka šobrīd tā iniciatīva nāk no Finanšu ministrijas. Kā Gita jau teica, kad Finanšu ministrijā uzticētu iepirkumu veikšanu, visu būvniecības organizēšanu, to uzticētu valsts nekustamiem īpašumiem. Un valsts nekustamie īpašumi tam piesaistītu privātos attīstītājus. Tad privātais attīstītājs par saviem līdzekļiem uzceltu to daudzdzīvokļu māju un nodotu tā kā īrei. Viņi tad būtu tā kā pašvaldības un tur tiktu noteikts slieksnis, ko būtu gatavi maksāt īrnieki. Viņš Latvijā atšķirtos. Šobrīd tās pirmās aplēses ir tādas, ka tās būvniecības izmaksas visu kopā varētu būt 12 eiro uz kvadrātmetru. Pēc šī brīža cenām, protams, tas viss var mainīties. Kas ir šobrīd pietiekami augsts tas slieksnis. Un tā ideja ir tāda, ka piemēram, tik noteikts Latvijā dažāds tas, ko īrnieks maksātu. Piemēram, 6 eiro būtu tā īres maksa, un tad otrs 6 eiro sadalītos starp valsti un pašvaldību. Un, kāds būtu tas sadalījums, par to vēl būs diskusijas. Viņš arī var būt atšķirsies pa Latviju. Pierīgā var būt savādāk un attālāk no Rīgas savādāk. Tā proporcija, bet par to vēl tiek domāts, un tas būs, kā jau kolēģi teica, ap 25. gadu, ka varētu būt jau tāda konkrētāka lēmuma. Tur vēl ir iekļauts tas, ka tajā mirklī, ja dzīvokļi ir tukši, tad arī, principā, kādam ir jāsadz tie izdevumi, kas tad ir. Un tādēļ ir vēl virkni detaļu, kur mēs vēl gribam, protams, redzēt un saprast, un tos cipars jau tāds konkrētāks, bet, man liekas, idejiski ir ļoti vērtīgi un būtu grēks šobrīd nepiedalīties, apzinoties, ka tā ir problēma arī mums. Ja? Tad ir... Tie būtu vairāk uz tādiem speciālistiem, kā jaunās darbvietas, vispār darbvietas. Bet ne tā, ka tikai pašvaldība, vispār, jaunās ģimenes, jaunie speciālisti, kas nāk, ne tikai gados, bet ja viņš atnāk uz Kuldīgu, tad viņš tā kā dabū, vai uz mūsu novadu, tā. Tā šobrīd. Ja? Paldies, ir skaidrs par šo. Tik, cik mēs šobrīd varam atbildēt, bet kā mēs teicām, mēs arī daudz lietas vēl tur nav vēl līdz galam izdiskutēts. Labi, paldies. 56. par Viduskurzemes pamatskolas attīstības centra attīstības plānu 2024., 2025., 2026., 2027. mācību gadam apstiprināšanu. Ja? Arī bija jums direktori, Finanšu komitejā. Labi. Paldies. 57. par neapdzīvojamo telpu numur 25, numur 26, nomas tiesību izsoles rīkošanu nekustamajā īpašumā Pils ielā 10, Alsungas pagastā Kuldīgas novadā. 58. par apgrūtinājuma, ceļa reālservitūta likvidēšanu un personāla servitūta dibināšanu Alsungas pagastā Kuldīgas novadā. Izskatījām, izstāstījām, apstājām. Jā, šie visi ir Finanšu komitejā skatīt un stiprināt. 59. par ceļa reālservitūta dibināšanu nekustamajā īpašumā no Skujniekiem Alsungas pagastā Kuldīgas novadā. 60. par 30. septembra 2022. gada noslēgtā pilnvarojuma līguma numur 1096/2022 pār centralizēto siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu termiņu pagarināšanu.
Te lūgums vēl pagarināt uz gadu, un tad ceram, ka vienosimies. Jā. Labi, paldies. 61. par nekustamā īpašuma Cieceres ielā 1 Ciecerēs Krūnas pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsevināšanai. Pēc projektu lūdzu. 62. par Kuldīgas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām no 1. septembra 2024. gada. Pēc projektu lūdzu. Jā, es vienkārši, jā, paldies. 63. par Kuldīgas novada attīstības programmas 2022. un 2028. gadam rīcību un investīciju plānu aktualizēšanu. Tas ir sasaistīts ar projektiem, kas mums ir 2 projekti, kas jāiekļauj, vai ne? Varbūt var pateikt, jā. Es jau arī varu nolasīt, bet veselības veicināšanas, slimības profilakses pasākumu Kuldīgas novada iedzīvotājiem un digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstības pašvaldībās. Jā, es nokomentēšu par veselības veicināšanu un kolēģi no jauniešu centra nokomentēs par otro. Tātad, kā jau bija iezīmēts Finanšu komitejā, arī šajā plānošanas periodā mums ir pieejama nauda veselības projektiem, tā saucamajiem. Jāsaka diezgan, ka finansējums ir uz pusi mazāks nekā iepriekšējā periodā, bet strādāsim ar to, kas ir. Finansējums ir 216 000 apmērā, no kura tātad no Eiropas sociālā fonda tiek 85% intensitāte mums ir un 15, jeb 32 000 ir mūsu pašu līdzfinansējums. Šobrīd mēs saredzam veselības projektu tātad 5 blokos. Tās ir 5 darbības, ko mēs esam paredzējuši. Tā ir peldēt apmācība skolēniem, kas ir ļoti būtiska, un ūdens aerobikas senioriem, vingrošanas grupas pagastos un arī pilsētās. Atšķirībā no tā, ko es teicu, Finanšu komitejā arī pilsētās būs šīs vingrošanas grupas. Psihiskās veselības veicinošu pasākumu strādājošajiem, jo, manuprāt, ka visā šajā veselības veicināšanas pasākumu kopumā par strādājošiem līdz šim nav tik daudz domāts, bet, kā zināms, darba slodzes, stress un visi šie psihoemocionālie pārdzīvojumi atstāja iespēju arī uz strādājošo kategoriju. Līdz ar to šoreiz domāsim arī par šo mēģu grupu. Un kā 5. ir veselības diena jauniešiem līdz 8 stundām gadā. Tur būs par dažādām tēmām, par dažādām atkarībām un psihoemocionālo, par atstumtību un dažādi šādas tēmas. Nu jā, mēs diskutējām arī, kuras ir tās no iepriekšējā perioda, kuras ir tās aktivitātes, kuras ir tiešām ļoti pieprasītas bijušas, noderīgas, vērtīgas. Daudzas ir bijušas, protams, vērtīgas, bet skatoties, lai arī tas skaits, saņēmēju skaits ir pēc iespējas plašāks, jo tas finansējums ir mazāks, vienkārši domājot, lai tas nav tādām šaurām grupām un arī, lai ir gan seniori, gan strādājoši arī, lai pēc iespējas plašāk sabiedrības daļa saņem šos pakalpojumus. Tādēļ šīs aktivitātes. Jā, un projekta ilgums, kuras nepieminēju, tas ir nepilni 4 gadi, 40 mēneši. Tātad sāksim nākamā gada februārī, ja projekts tiks apstiprināts, un visticamāk tā arī būs. Un beigsim 28. gada 31. maijā. Paldies, un par otru projektu? Par otru projektu kolēģi no jauniešu centra. Jā, labdien, kolēģi! Mums ir šajā gadā iespēja iegūt finansējumu un atbalstīt jaunatnes jomu. Šajā gadījumā tas, ko mēs jums lūdzam, ir PVN izmaksas, kas ir 10%, kas sastāv no kopējās summas, kas būs no atveseļošanas fonda, būs 44 000. No jums mēs lūdzam 9 000, un šeit ir uzsvers uz digitālo prasmu attīstīšanu jauniešu vidū, jo šis projekts paredz, ka 50% aiziet digitālo rīču iegādei un 50% savukārt aiziet dažādu aktivitāšu veicināšanai un apmācību veikšanai. Tā ideja ir tā, ka mēs paši kā jaunatnes darbinieki apmācamies rīkoties ar šiem digitālajiem rīkiem. Tālāk ir aktīvie jaunieši, kur kļūst par mentoriem, un vēlāk viņi jau dodās uz pagastu attālākajiem punktiem, kur jauniešiem mūsu novadā šur tur nav internets vai nav, kur jaunatnes telpa nav. Tad šis lielais bonus projektam ir tas, ka tas viss aprīkojums, kas paredzās, teiksim, 22 000 apmērā šobrīd ceļos par novadu, un viņš kļūst mobils, un līdz ar to mēs izstrādāsim sistēmu, lai apbraukātu attālos novadus, un jaunietis var strādāt ar šiem digitāliem rīkiem.
Un kāds ir tur tas periods, ieviešanas periods? Šobrīd mums ir jāiestiedz maksimums novembra beigas, janvārī mums vēl neiesaka uzsākt, bet beigas ir 26. gads. Bet katrā gadījumā šis notiek visā Latvijā šobrīd, un to dara visas pašvaldības. Un, ja par summu ir jautājums, kādēļ tāda, viņi ir aprēķinājuši no mūsu kopējā mērķa auditorijas apjoma novadā, un šī projekta laikā mums ir jāiesaist 189 jaunieši. Kāda ir tā kopīgā summa? Mums kopā novadā tie būtu 54,350, kas ir no atveseļošanas fonda būs 44,000, un no jums mēs lūdzam 9,432,77 centus. Bet viņš arī izdalās visvairākos gados līdzfinansējumu. Jā, mēs esam mazliet jau pastrādājuši iepriekš ar kolēģiem. Tas ir vairāk tieši tehniski, kas ieraksta, nofilmē, nofotogrāmē. Pēc tam jūs varat apstrādāt, veidot to saturu tādu, lai viņš būtu blogiem atbilstoši tāds kvalitatīvāks. Jo tas, ko var šodien izdarīt ar telefonu, ir viens, bet arī līdz pēc tam ar rezultātu pastrādāt, lai var viņu tādu kvalitatīvu veikā video materiālu, ko var turpmāk izmantot jaunieši runāt par sev aktuālām tēmām, un tādēļ nepieciešams šis tehniskais aprīkojums, kur arī mēs šo visu uzturam 3 gadus pēc projekta, un visas tehniskās vienības paliek mūsu īpašumā. Jā, paldies. Jā, paldies. 64. par dzīvokļu īpašumu Ēdoles ielā 22/8, Kuldīgas novadā atsevināšana atkārtotā publiskā izsolē. 65. par nekustamā īpašuma Robežnieki Ēdoles pagastā Kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izsolē. 66. par dzīvokļu īpašumu Mucinieku ielā 35B4, Kuldīgas novadā atsevināšanu. 67. par pašvaldības nekustamā īpašuma Rožkalni Laidu pagastā Kuldīgas novadā atsevināšanu. 68. par dzīvokļu īpašumu Pumpuri 7 Skrundas pagastā Kuldīgas novadā atsevināšana atkārtotā publiskā izsolē. 69. par pašvaldības nekustamā īpašumu Kraulīši Rumbas pagastā Kuldīgas novadā atsevināšanu. 70. par nekustamā īpašuma Bērzu ielā 3 Skrundā Kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izsolē. 71. par nekustamā īpašuma Lielā iela 17B Skrundā Kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izsolē. 72. par nekustamā īpašuma Klubs adreses Skolas iela 4 Jaunmuiža Skrundas pagasts Kuldīgas novads atsevināšana atkārtotā publiskā izsolē. 73. par pašvaldības nekustamā īpašuma Blāzmas Snēpeles pagastā Kuldīgas novadā atsevināšanu. 74. par dzīvokļu īpašumu Dārza ielā 5-1 Skrundā Kuldīgas novadā atsevināšanu. Un šobrīd jautājumi, kur nav skatīti komitejās, ja, tad iedziļinamies varbūt vēl detalizētāk. 75. par nekustamā īpašuma Runči Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. 76. par dzīvokļa īpašuma Pumpuri 8 Skrundas pagastā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomaksas pirkuma līgumu slēgšanu. 77. par nekustamā īpašuma Saulītes 1 Kabilas pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu mutiskā izsolē. 78. par nekustamā īpašuma Magnolijas Vārmas pagastā Kuldīgas novadā nomas līguma termiņa pagarināšanu. 79. par nekustamā īpašuma Starpgabali Pelču pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 80. par nekustamā īpašuma Pēdzenieku lauks Kabilas pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu. 81. par nekustamā īpašuma Kambarpļavas Ēdoles pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 82. par nekustamā īpašuma Kroņi Kabilas pagastā Kuldīgas novadā nomaksas pirkuma līguma pārslēgšanu. 83. par nekustamā īpašuma Dzenīši 1 Kabilas pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma pārjaunošanu. 84. par dzīvokļa īpašumu Policijas ielā 4-1 Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai.
85. par nedzīvojamo telpu nomas maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu telpām Riežupas ielā 1 Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā. Pēc projekta. 86. par neapdzīvojamo telpu pārjaunojumu līguma slēgšanu nekustamajā īpašumā Riežupas ielā 1 Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā. Tas ir ārsta prakses, ja? Tāpēc domāju, ka jā. Tad ir 87. par noteikumu par valsts budžeta mērdotācijas pedagoģu darbu samaksai sadalas kārtību Kuldīgas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs apstiprināšanu. Šeit gan es došu vārdu Lilita jums, ja? Tātad šādu kārtību mēs apstiprinām katru gadu, jo situācija katru gadu ir atšķirīga. Kāda ir labā ziņa šogad? Šogad labā ziņa ir tāda, ja pagājušajā gadā mēs aicinājām jūs lemt par to, ka saņemot mērķu dotāciju, mēs no lielajām skolām lūdzām 2,8% no viņu mērķu dotācijas, lai to savukārt izdalītu mazajām skolām. Tad šogad mums nav jālūdz jums šāds daudzums naudas. Tā kā tā ir labā ziņa. Ko mēs šogad izdarām no kopējās mērķu dotācijas, no visas kopējās mērķu dotācijas, mēs tomēr novedam, ieturam šos 1,5%, kas ir gandrīz pusi mazāk nekā pagājušā gadā, ko mēs lūdzām lielajām skolām, jo mazās skolas ar to skolēnu skaitu, kas tām šogad ir, tiešām nevar nodrošināt pedagogiem to atalgojumu, kas ir nepieciešams, lai īstenot mācību plānu. Un, ja jūs atbalstat šādu te kārtību, principā vairāk nekas šajā kārtībā nav grozīts. Pirmsskolai mēs tik, cik katrai iestādē ir aprēķināts, tik arī tālāk dodam. Tur mums nav nepieciešama šāda pārdalīšana, lai arī sākumā jūs dzirdējāt, ka pirmsskolas skolēnu skaits ir samazinājies, tad tas neietekmē to pedagogu algu saņemšanas apjomu tādā mērā, lai mums būtu nepieciešams kaut ko pārdalīt. Tā kā šis attiecās tikai uz skolām, un ja jūs atbalstat šādu 1,5% ieturēšanu no visas kopējās mērķdotācijas daudzuma, tad mēs varam visiem pedagogiem nodrošināt atalgojumu, protams, atšķirīgu. Mazajās skolās tas ir minimālā likme, lielākās skolās tā, protams, ir paaugstināta likme, bet mēs varam realizēt šo mācību procesu tā, kā tam būtu jābūt. Slodžu balansēšana ir ievērtēta visās skolās? Slodžu balansēšana nosacīti ir ievērtēta visās skolās. Atkal, protams, kā lauku skolās šis slodzes balanss nav tāds, kā nosaka ministru kabineta noteikumi. Tas ir vairāk kontaktstundu un mazāk citiem pienākumiem, bet katrā gadījumā ar katru pedagogu par to runā, un viņš, protams, ar savu parakstu apliecina, ka viņš ir gatavs pie tādiem noteikumiem strādāt un kvalitatīvi veikt savu darbu. Lūdzu. Jā. Man būtu lūgums, tagad būs pagājusi tarifikācija, varbūt oktobrī sociālo lietu komiteja mēs varētu iepazīties tīri statistiski, kā izskatās ar šīm slodzēm, samaksām, jo mēs arī apstiprinājām šī domas sēdē savstarpējos norēķinus, un es jau finanšu komitejā teicu un lūdzu, varbūt informēt arī iestāžu vadītājus, pagastu pārvalžu vadītājus, kādi ir šie cipari, lai sabiedrība tomēr novērtētu un saprast, ka Kuldīgas novada pašvaldība dara ārkārtīgi daudz, lai šīs mazās, kā mēs sakām, skolas varētu eksistēt, dzīvot, strādāt. Un tagad jau ir nākamais solis skolotāja algas, tāpēc es lūgtu, un es domāju, ka kolēģi arī būtu priecīgi, ja mēs varētu iepazīties, kāda ir šī statistika ar pedagogu algām, slodzēm un tā tālāk. Pilnīgi viennozīmīgi varam sagatavot. Tās kopsavilkuma prezentācija līdzīgi, kā mēs pagājušā gadā, kad gada sākumā mēs skatījāmies gan šajās proporcijas pedagogus uz skolēnu, gan algās, gan skaitos, gan šīs izmaksas. Tāda kopsavilkuma, tāda, kas parādītu to kopīgo ainu. Vienīgais, kas nebūs pārēķināta viena bērna izmaksa, jo tur ir drusku savādāk, tie aprēķini viņi nemainās tagad septembrī. Viņi tur drusku bet par to, cik cik skolēni uz skolotāju, uz likmi, to visu. Daigai jautājums. Bet es domāju, ka varbūt, lai mēs nesarežģītu
Cik ir šobrīd iespējams, lai nebūtu papildus jāmeklē pēc tarifikācijām un visas sistēmas, cik ir šobrīd iespējams, neieguldot pārāk laika? Šobrīd veicot tarifikācijas procesu, izglītības pārvalde arī ievāca datus gan par atbalstu personāla pieejamību, gan uz vienu bērnu, cik daudz, cik mēs pašvaldība. Tas viss, tas nebūs ne papildus nekā. Lūdzu, es nesaprotu to vietu, ministra kabineta noteikumu, kur noteikts, kā tās slodzes balansē. Ja? Un tad mēs viņus neievērojām, un mēs ar visiem parunājās, un visi brīvprātīgi parakstījāmies, ka mēs neievērosim ministra kabineta noteikumu. Mēs tagad balsojam par to, ka mēs neievērojam. Tā nav. Es nokomentēšu. Tātad ministra kabineta noteikumi šajā gadījumā ir ļoti jauki. Un kas tur ir pateikts? Ir viens punkts, kas pasaka, ka ir jānodrošina skolotājiem slodžu balanss 65% kontaktstundu un 35% citiem pienākumiem. Un tad ir nākamais punkts, kas dod to brīvību par to, ka ja ir citādi apstākļi un ir nepieciešams, tad ar pedagoga piekrišanu šo proporciju drīkst neievērot. Un mēs tad runājam par šo brīnišķīgo punktu, kas ļauj mums šajā situācijā lēmt atšķirīgi un šo te pilnībā nenodrošināt. Bet nav tā, ka mēs ar to lepojamies, ka tā jādara. Protams, ka ideālā variantā būtu nepieciešams, lai nebūtu, bet mēs varam teikt, ka mums ir skolas, kur ļoti tuvi jau, tiešām, kur, sevišķi, jo lielāka skola, jo tas bērnu skaits ir vairāks, jo tiešām var meklēt tos variantus vairāk, kā to proporciju tā kā arī izlīdzināt, arī ar virkni šiem papildus pienākumiem, bet tā realitāte, diemžēl tāda, jo mazāk šī skola un šis finansējums, vēl jau vairāk ir atsevišķas skolas, kur mums arī vēl joprojām ir klases ar 2 vai 3 bērniem, un tad tajā mirklī, kad ir jānodrošina tai, konkrētai klasei viss pilnais mācību apjoms, tas ir ļoti dārgi tai skolai iznāk, un tad tādā veidā. Jā, lūdzu. Būs beidzot tas jaunais modelis, kur tad vairs nebūs šitādi skolotāji? Jūs jau šobrīd arī dzirdat diskusijas par to, kas notiktu janvārī un ko darīt ar to 30 miljonu daudzumu, kurā punktā izglītībā tos izmantot. Tad šobrīd jūs jau arī dzirdat, ka šie 30 miljoni tomēr aizies no 1. janvāra pedagoga algas likmes paaugstināšanai par 2,6%, bet tas būs minimālās likmes paaugstināšana. Un tālāk notiek sarunas par to, vai būs iespējams šo modeli ieviest ar 1. septembri 25. gadā. Gan Latvijas pašvaldību savienība, gan ārotbiedrība ir norādījusi uz daudz lietām, kas šajā modelī vēl ir sakārtojamas un uzlabojamas un precizējamas. Tā kā ar cerību par 25. gada 1. septembri, bet tad kā dzīve rādīs, tas būs ministrijas lēmums un tad attiecīgi. Bet katrā gadījumā... Bet mēs vēršam uzmanības to šobrīd par mērķdotācijas sadalu, bet pēc būtības Lilita papildina, lūdzu, man, ja saka nepareizi, bet mums, man liekas, pagastos visās skolās tāpat vēl ir pašvaldības finansējums gan iestāžu vadītāju algām, vai ne? Tātad šobrīd visās pagastu skolās ir līdzfinansējums no pašvaldības. Tās ir pagarinātās dienas grupas, lai nodrošinātu. Tās ir daļēji administrācijas apmaksa, jo šie 15%, kas ir atvēlēti no kopējās naudas summas, katrā iestādē administrācijas apmaksā ir par maz, lai mēs nodrošinātu katrā skolā pilnu likmi direktoram. Un pagastu skolās vēl arī 0,4 likmes vietniekam, jo viens direktors nevar paveikt visu to administratīvo darbu, lai tiešām būtu gan tā pāraudzība, gan metodiskais atbalsts un viss ar saimniecisko darbu un viss, kas ir jādara šiem administrācijas cilvēkiem. Tā kā tur un viennozīmīgi pašvaldība vēl šobrīd iesaistās ar finansējumu visās skolās sociālā pedagoga atalgojumam. Jo sociālais pedagogs, jo vēl joprojām šajā modelī sociālais pedagogs netiek iekļauts mērķdotācijas tātad apmaksājumo personu lokā, un visās skolās šo darbinieku apmaksā pašvaldība, izņemot Viduskurzemes pamatskolu attīstības centru, kur ir cits vispār finansējuma modelis, un par šo skolu mēs nerunājam arī šīs kārtības kontekstā, jo tā ir cita tipa skola. Jā, ir solis, ko pašvaldība dara. Nē, ir ļoti daudz, tāpēc es arī lūdzu vienkārši akcentēt, ka tās visas lietas ir tās, ko principā jau pēc šī modeļa principā varētu sekt no šīs mērķdotācijas, bet vienkārši naudas tam visam nepietiek. Un tā kā
mums ir primāri gan tas pedagoga atalgojums, un plus tālāk, protams, arī pārējās lietas, lai varētu nodrošināt šo darbu. Akceptējam, ja, šādu modeli. Paldies! 88. par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Artim Robertam. Lūdzu, ļaujam nedaudz atpūsties arī Arti. Tā iet. Nekāda. Ļausim, vai nebalsosim, gan jau, ka mēs ļaujam. 89. Es nepiedāvāju. Negribu atvaļinājumu? Labi. Paldies. 89. par pašvaldības transporta līdzekļa Kia Sportage atsavināšanas turpināšanu pārdodot par brīvu cenu. Kā tas ir? Pārdodam. 300 sākās, ja? Ko nozīmē brīva cena? Vai būs vairāk? Līdz šim ir bijis neveiksmīgs. Un tagad mēs vienkārši ļaujam pieteikt savu cenu. Un arī bilances vērtības un vērtējums. Tas viss kopā vienkārši ļauj piedāvāt šo brīvu. Bet ko tas praktiski nozīmē? Tas ir, ka ir izsaukt katrs pasaka ciparu, un tad kuram ir augstāk? Skaidrs. Numuri par tādu cenu. 310, es, piemēram, pasaku un nopērku, ja? Jā. Ja tu esi augstākā cena. Kāds ir 309 saka? Jā. Labi. Kur ir numurs? 300. Jā, ļoti skaists. Jā. Numurs, jā. Labi, paldies. Šis apstiprināts. Tālāk 90. par Kuldīgas centra vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Gan jau kā apstiprinām, ko tad darīsim savādāk. Ir finanšu nodaļa, ir stiprinājusi. Tad mēs arī stiprinām. Sāls man ir tāps nom, bet mēs... Pēc projekta. Nē, man ir jautājums. Tā ir konferenču zāle, multimediju telpa, nomas 103. telpa. Tās ir, kas ir ar projektā finansējumu, kas ir... Tās ir ar projektu finansējumu, kas ir... Un mēs drīkstam maksas pakalpojumu, mēs drīkstam viņu nomāt? Manuprāt, mēs nedrīkstam. Mēs varam tur veikt papildinošu saimniecisko darbību līdz 20% no gada jaudas platības izteiksmē. Manuprāt, tur ir jāskatās kā konkrētajā projektā, bet nav tā, ka mēs neko nedrīkstam. Jā, mēs... Jau centra skolā bija apstiprināts uz vasaras periodu, jo tur gāja iekšā RTU nometne. Es domāju, ka tad jau ir saskaņots. Jā, vienkārši, es gribēju teikt, vienkārši direktoram akcentēt, varbūt būtu būtiski, varbūt jūs varat uzņemties, tad tīri, lai saprotu, ko drīkst un ko nedrīkst, lai nav tā, ka mēs pārkāpjam kaut kādas savus, jo noteikums, jo ir lietas, ko mēs nedrīkstam ar projektu finansēt. Noteikti vienkārši akcentēt, vienkārši varbūt tās. Jā, mēs ar Madaru pārunāsim šo, jā. Jautājumi? Jā, paldies. 91. par Gunitas zemi. Es atvainojos, jā, mēs jau apstiprinājām. 92. par dzīvokļu īpašumu Liepziediņa 17 Vārmē Vārmas pagastā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomaksas pirkuma līguma slēgšanu. Pēc projekta, ko tad jau viss noticis? 93. par līdzfinansējumu piešķiršanu konkursā Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai iesniegtam projektam pagalma labiekārtošanas Krunas ielā 16 Kuldīgā. Lauris, ja? Lūdzu, Lauri. Sveiki, deputāti. Kuldīgas novada pašvaldība ir saņēmusi Kuldīgas komunālo pakalpojumu iesniegto projektu pieteikumu pagalma labiekārtojumam šajā konkursā Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Šī projekta ietvaros projektu pieteicēji vēlas sakārtot ilgstoši pavasaros un rudens sezonā, kad pēc ilgstošiem lietus periodiem aplūst teritorija, kur bojā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gan pagrebus, gan pamatus. Un šie projektu pieteicējas Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju, ko ir jau saskaņojis būvvaldei, ir izņemti šie arī ir atļauti šie būvdarbi, un ir uzrunājis jau arī iespējamo būvdarbu veicēju Sijā Remī Plus, un ir iesniedzis projektu pieteikumu par kopējo summu 13 785 eiro un 84
centi, no kura pašvaldības līdzfinansējums sastādītu 10,339,38 €. Konkursu komisija izskatīja šo projektu pieteikumu un klātesošie konkursu komisijas locekļi viņi vienbalsīgi arī atbalstīja. Un šis ir viena no šīm programmām, kur, kā mēs minējām, viņi ir vaļā mums gadu laikā. Viņai ir noteiktas budžets, kas ir gadu laikā paredzēts, un vienkārši tajā mirklī, kad ir pieteikums, tad mēs viņu skatām. Līdzīgi kā šī restaurācijas, tā arī šī pagalma konkursa. Jautājumi? Nav, ja? Apstiprinām. Paldies, Laura. Un 94. par Kuldīgas novada pašvaldības profesionālās ievides izglītības iestādes, Kuldīgas novada sporta skola, maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Agri, lūdzu, salidojums. Jā, ir tāds ļoti skaists pasākums. Kuldīgas novada sporta skolai 70 gadu jubileja šajā gadā. Un sākumā, domājot par šo pasākumu, mēs nedomājām iekasēt dalības maksas, bet redzot, ka situācija nav tik spoža. Un tāpat šim pasākumam izdevuma organizēšanas ir, tad ir lūgums noteikt dalības maksu, jo tad šī maksa sēdas organizēšanas izdevums vakaru vadītājs, mūzikas grupa daļa līdzfinansē, ne jau visu, jo un tādā veidā, kas mums, principā vakaru vadītājs un mūzikas grupa šajā pasākumā, kas uzstājās. Man jau šķiet, ka salidojumos tā ir normāla praksa, ka ir kaut kāda parasti tā ir, tāpēc mēs nesākam domājam, varbūt vispār tur, kā teikt, ar to naudu nekrāmēties, bet nav, diemžēl nav varianti. Vai ir jautājumi? 10 €, man liekas, arī kā salidojuma dalības maksa. Agri, tev jāapsol deputāti ielūgumu. Jā, ir jau top jau. Man nevajag, es esmu absolvente. Labi, apstiprinām, jā? Paldies. Ar šo arī informēju, ka šī mēneša domas sēde ir slēgta. Paldies visiem.